Te nevis cits kā KTV, ļoti aptienas pa apgaismojumiem, bet jā, es esmu ezerā, kā jau pat smagā darbdiena vajadzētu nomarzgāties. Ko es daru? Es nāku uz ezeru. Ezers ir ūdens, šodien ārā bija plus 32 grādi, jā, jūs nepaklausat, plus 32 grādi, un ūdens, fucking amazing, tā kā fucking piens, silts. Jā, jūs nevar iedomāt to ūdeni klāt. Jā, es vienkārši nomarzgājos un kārtīgi. Jā, protams, ka cilvēki it nevar izmanto šampūnu. Fucking shit. Bet cilvēki prom izmanto šampūnu, nomarzgājos kārtīgi, jo naktsmītnes, kur mēs esam, ir dušas un vanni, bet man ir īpaši, man patīk ezers. Brīvā dabas skats, brīvā daba, aliņi un izbaudu dzīvi. Bet jā. Tikai nomarzgājos, nopeldējos kārtīgi. Pabiju ūdeni pusotru stundu. Gribēju uzfilmēt kaut ko, bet es sapratu to, ka nav jau tolks filmēt, ja es nevaru visu vienam materiālu samontēt. Un tagad, ja ir laiks, 5,5 km stundu, nevis 5,5 km stundu, 5,5 km, tad jāiet līdz naktsmītnei. Jāpēd pakauzīt, jūs dzirdiet to pašu. Tā es atpušos pēc darba. Jā, tāpēc naktsmītne, 5,5 km. Un laiks čilot. Arī tumšs. Ne jau mana baila no lāča, neko. Vienkārši gabals saku iet. Pusotru stundu. Un to es izmantošu vērsa laikā. Bet jā, šodien darbu strādājot, esmu nodedzis sarkans. Visi pleci ir sadeguši, visi vēdri ir sadeguši. Neko nevar padarīt, jo karš man tu nevar pateikt stop. Jā, jūs kaut ko man sēti redz, neredz, bet šī būs runāšanas video. Tumsā. Man šitā redzas. Nevar pabīdas skina uz leju. Bet jā, jebko gadījumā ūdens ir perfekts. Jūs nevar iedomāt ūdens baudi. Šitā aiz Daugavpils puses. Otru reizi mūžā esmu nopeldējis. Šī galā. Bet pa vispār kopsumā jūs bija video, peldēšana video. Tā man bija pa pēdējiem 4 gadiem. Otru reizi, kas bija peldējies. Jā, es ļoti radu, kad iet peldēties. Bet ūdens amazing. Sajūta amazing. Jā, es šodien 16. augusts. Un jauns video filmēju nakts vidū. Ko man darīt? Neko. Jums ir ko skatīties. Tagad cilvēki mīļa sešpiežu laiciņu, šērojiet, rakstu komentāros idejas, jo es jūs katru ideju lasu. Protams, es jūs neatbildu jūsu komentāriem, bet es jūsu komentārus esmu izlasījis. Un būs vēl video. Ir jau, godīgi, ir 5 materiāli samontēti. Jā, šitās video sīkais sūdi es nemontēju, bet nopietnāk video tika samontēti. Beidzot arī mans pīcis seturs ir samontēts. Ir man samontēts vairāk daļas. Man jau iesāk montēt, bet vēl tādi pabeigt. Tā kā kāds bija gēlis atgriežas dzīves, tādi materiāls man bija samontēti. Karš būs, kas skatīties. Tikai jums laiks jāpagaida, ja nav toks, lai es materiālu, kuram vēl iet turpinājums, ka man nav safilmēts. Es kaut kā es mēģinu nolikt to kameru, jūs man redz. Pēc mans brilles jūs vienkārši redz fonā. Es jau čilēju ar brillēm. Bet jā, jebkurā gadījumā, paldies visiem, ka esat te. Drīz vēl konkursu rezultāts būs. Parasti komentāros, ka jums tur nav daudz cilvēku. Tie, kas nav piedalījušies, tādi jums ieteiktu to izdarīt, jo es noslēgšu 18. augustā, kāpēc 18. Pamās cilvēku, nav dēļ 3 cilvēku, nav toks pabeigt konkursu. Tāpēc 18. augustā būs videoklips, kā tiek redzēt cilvēku, kurš arī vinnē tos 20 eiro naudas balvu. Jebkurā gadījumā, jā, peldvieta bija zaibīs. Es tā teju, jūs neesat tums, bet šitiek paznīts. Un es čiloju.
Tad, kurā cilvēku garījumā būs vēl materiāli, kaut kādi, man ieraksta. Bet, ja kurā garījumā būs vēl video, būs vēl materiāli, tad jums jāuztraucas. Tikai dodiet man laiku, jo es nevaru apvienot darbu, hobiju, sev privāto, uz savu filmēšanu. Jo daudz dienas es netiku filmēt, tā, kad es daru savu privātu lietas, kas man notiekas ārpus filmēšanu. Un es nevaru filmēt to, ko nedrīkst rādīt arī YouTube, pēc YouTube politika. Tāpēc arī es filmēju tādu matus, kas jums vairāk interesē. Bet būs arī jums uzreiz var cilvēku pateikt. Ja jūs man savāksiet 700 subscriberi, būs drunk streams un arī būs action drunk streamā. To jums es apsolu, tas viss atkarīgs no jums. Tagad cilvēki mīļā jau šāds drunk stream un visādi šodien sporta lodziņi, subiet kanālu. Tad cik ātri būs subi, tik ātri būs video. Tagad paldies, ka skaties, te bija neviens cits, ka nakts tums KTV un tiksimies uz nākušajā reizē. Davai, čau!